Labdien, darbie skatītāji! Sveicinu jūs no Jūrmalas, kur šodien sākas lielākais Latvijas turnīrs sporta bridžā Riga Invites. Un tieši šovakar tiks spēlēts pirmais posms, kurā spēlēs īpaši uzaicinātie viesi no dažādām valstīm. Mani sauc Natālija Vekša, un lai arī es pati esmu spēlējoša bridžiste un labprāt spēlētu arī nākamos posmus komandu turnīru un pāru turnīru, šovakar es veltīšu laiku, lai iepazīstinātu jūs ar tām bridža zvaigznēm, kas ir atbraukuši šovakar uzspēlēt uz burvīgo viesnīcu Baltic Beach Hotel, Baltijas jūras krastā. Un pašā sākumā es ar lielāko prieku gribu iepazīstināt jūs ar Latvijas reitinga pirmo numuru, ar pasaules meistari Maju Romanovsku, kas ir arī šī turnīra organizatore. Un līdz ar to, Māja, tev pāris jautājumi par pašu turnīru. Kā radās ideja par šo turnīru organizēšanu? Ja pasaulē kaut kur spēlē bridžu, un ja šī valsts uz kaut ko pretendē un sūta savus bridžistus uz olimpiādiem, pasaules čempionātiem un tam līdzīgi, šajās valstīs vienmēr ir kāds turnīrs, kurā tiek aicināti bridžisti no visas pasaules, lai parādītu savu valsti, māku organizēt, tiktos ar saviem draugiem. Tāpatās kā viņi organizē, arī mums tas ir jādara, un to mēs darām jau 10 gadus. Spriežot pēc turnīra nosaukumā, sākumā tas tika spēlēts Rīgā. Kāpēc tad turnīru pārcēla uz Jūrmalu? Nu, Jūrmalā ir ļoti skaisti, Jūrmalā ir brīnišķīga infrastruktūra, vienmēr viņš notiek, turnīrs notiek augustā, laiks vienmēr ir brīnišķīgs, brīvajā laikā cilvēki var pastaigāties gar jūru. Pilsētas mūros mēs jau tāpatās daudzos turnīros pārvietojamies tikai viesnīca, spēļu zāle, atpakaļ. Šeit ir diezgan daudz laika, jo šis ir festivāls un šāda vieta visiem patīk jau daudzus gadus. Un varbūt pastāstī, kas tev palīdz organizēt šo turnīru? Šo turnīru organizē Bridža atbalsta biedrība. Mēs esam tur diezgan daudz biedru, kas palīdz. Manis pastāvīgais partneris Kārlis Rubins ļoti daudz dara, un arī pārējie, arī Natālija. Un mums ir diezgan viegli norganizēt šo turnīru, jo mēs esam daudz, kas daudz dara. Labi, paldies, Māja, veiksmi tev turnīrā. Un tad mēs tagad sākam ar pirmajiem 2 sadalījumiem, kurus komentēs Kārlis Rubins, un es dodu vārdu tad viņam.